mēs visus sveicinām, gan klātesošos, gan tos, kas šo ierakstu klausīsies Latvijas uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu biedrības ietvaros veidotajā sarunu ciklā par dažādām tēmām. Un šī tēma, mums tāds cikls ir oktobra mēneša ietvaros, kas ir kā arī tāds mazs veltījums tematisks uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem. Šodien ir satikušies divi psihologi, jo mūsu sirdis deg par uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem un tādiem deg tāpēc, ka mēs gribam uz viņiem skatīties pozitīvi, mēs gribam par viņiem runāt, mēs gribam, lai jūs par viņiem zinat un lai jūs saņemat to, pēc kā jūs arī savā ziņā varbūt augstat, kas interesē un kā mēs varam palīdzēt. Pastāstīšu divos vārdos mazliet par sevi, un tad Dana par sevi, un tad sāksim ar to mūsu pirmo tādu tēmu par dažādiem etapiem UDHS jomā, kā psihologs var palīdzēt. Tātad Sigita Lielbriede, un esmu psihologs, kurš iet klīniskā veselības psihologa ceļu. Tad mana specifika ir daudz konsultēšana un darbs vairāk ar vecākiem. Šobrīd vadu ļoti foršas vecāku grupas tieši tiem vecākiem, kuru bērniem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Tāpat arī lēnā garā eju ar izpētes ceļu, ko veikt izpētes šiem bērniem, kam ir šie traucējumi. Dana vairāk šī jomā darbojas, bet tad arī pastāstīs, ka man ir sava privāta prakse un šīs konsultācijas vecākiem ir tik ļoti dažkārt nepieciešamas, jo tas daudzkārt uzsvars ir uz bērniem, un mēs daudz rūpējamies un domājam, uz kādu nodarbību viņu aizsūtīt, un kā viņa grūtības apstrādāt un kā ar viņām tikt galā, bet bieži vien, kur es palieku, kā vispār es par to jūtos un cik man pašam sāp tas vai tas, un kur es nesaprotu, kas vispār notiek, ir tā kā kaut kur paliek otrā plānā, un liekas, gan jau es ar to tikšu galā, tas taču nav tik svarīgi. Bērnu uzvedība, un tas bērns ir svarīgāks. Bet nereti ir tieši varbūt pat otrādāk, un par to arī šodienas lielā mērā ir šī tēma. Divu psihologu diskusija un satikšanās. Tas, ko teici, man atgādina to banālo teicienu par to gāzmasku, vai ne, kad mēs jau ļoti gribam izglābt to bērnu, bet lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs viņu varam izglābt, mēs nevaram likt viņam pirmajam to skābekļa masku, tad, ja notiek avārija lidmašīnā, vai ne, ka tā skābekļa maska sākumā ir jāuzliek sev, lai mēs varētu vispār to bērnu iznest un piedāvāt viņam tos resursus. Mani sauc Dana Skare, ja klausījāties iepriekšējās sarunas ar bērnu psihiatri vai ergoterapeitu, tad būsiet jau mani pamanījuši ekrānam otrā galā. Es arī esmu psiholoģi un arī darbojos klīniskās un veselības psiholoģijas jomā. Tas, uz ko es koncentrējos, ir tiešām bērnu izpētes. Man ļoti patīk tas detektīva posms, darbojoties ar bērniem tajā brīdī, kad vecāks vēl ne līdz galam saprot, viņš ir kaut kā nonācis līdz tai idejai vai bažām par to, vai redz, vai kaut kādus komentārus saņem no skolas, vai vienkārši ir vairāk bērnu redz, kad viens no bērniem krasi atšķirās no pārējām, tad gribās saprast, kas tas ir, vai tā tiešām ir audzināšana, vai tur ir kaut kas vairāk. Un tad mēs kopā ar vecākiem un arī ar pedagogiem lipinam to puzlīti kopā, lai labāk saprastu bērnu. Un caur šīm puzlītēm tad nāk tie ieteikumi, lai saprastu, kā to bērnu labāk atbalstīt. Un otra lieta, ko man vēl patīk darīt, bet kas arī ļoti cieši saistīts ar to pirmo sadaļu, ir darboties tādā psihoizglītošanas lauciņā. Es gan vadu lekcijas, gan pirmskolā, gan skolā, gan arī konsultēju vecākus, bet ja Sigita vairāk liecas konsultēt vecākus tādos
atbalsta jautājumos tieši par vecāku un iedot resursus viņam, tad man patīk pat nevis konsultēt, bet izglītot vecākus par to, kas tad īsti ar viņu bērnu notiek, palīdzēt pamainīt to perspektīvu, saredzēt tās foršās īpašības, kā Sigita teica, vai ne, jo UDHS nav tikai kaut kas slikts, tas ir arī kaut kas ļoti labs un palīdzēt to perspektīvu pamainīt. Tā kā jā, informēt, esmu arī grāmatas saprast UDHS autoru, līdz ar to caur turieni arī nāk diezgan daudz mana tā informācija. Nu, īsumā kaut kā tā. Pārši paldies, Dāna. Nu, jā, ja tas mūsu jautājumu loks arī ir, ko tad psihologs var palīdzēt un kam mēs varam būt noderīgi, tad, ja mēs tā apskatām un tādu garu nogriezni ceļā uz UDHS, un tad, ja ir šis UDHS, un kas ir tā kā vēlāk, un katrā no šīm ceļu posmiem patiesībā psihologs var būt ļoti, ļoti noderīgs. Un gribētu drusciņ pie tiem punktiem pakavēties, jo katrs, kas jūs klausaties, jūs esat kādā no šiem te etapiem, pat ja vēl šīs te diagnozes nav. Un pat psihologs var jau sākt palīdzēt brīdī, kad bērns iespējams sāk apmeklēt bērnu dārzu. Pat viņš varbūt vēl nav sācis, bet ir šī iekšējā sajūta, ka kaut kas ir savādāk. Un tu īsti nesaproti, kas tur notiek viņa uzvedībā, viņa tādās ātrās pēkšņi darbībās, tādā skraidīšanā, ļoti lielā emociju izpausmēs. Un ir sajūta, ka kaut kas ir ar viņu savādāk. Un šis ir arī tas brīdis, ka var iet pie psihologa, griezties un runāt un mēģināt analizēt, kur ir tas, kur varbūt es varu kaut kā savādāk tam bērnam palīdzēt, ar savu kaut kādas uzvedības maiņu, kur bērnam pat tiešām varbūt kaut kas strādā savādāk, tīri kaut kādu psihofizioloģisku iemeslu dēļ un tā tālāk. Bet psihologs šeit ir tik izšķiroši, jo tāpēc, kad mēs bieži vien tā kā domājam un paliekam tajā, ka, jā, es vēl pavērošu, vēl paskatīšos, un tad paši mēs uzvelkamies, un dažkārt tie nervi neiztur, un tad mēs vienreiz varbūt ne tā noreaģējam otrais, un tad jau trešo reizi iekšējais pat ir nērtība, ja kaut kur griezties, jo tu jau sāc justies, ka varbūt tu ne tā uzvedies jau attiecībā pret šo bērnu. Un jāsaprot, ka pie psihologa nākot, jūs dabūnat to telpu un vietu, kur jums par to nepārmetīs, kur meklēs to risinājumu, ka klau, šitas ir ok, ka tu neizturēji, ja tu arī esi cilvēks. Un iedot to resursu var psihologs, ka katra tā nākamā diena ir tev fantastiska iespēja šodien varbūt reaģēt vai uzvesties savādāk, ka tu neko neesi izdarījis sliktu vai nepareizu, jau atnākot. Nu, lūk, un šis ir tas viens no tiem etapiem, kurā vēl varbūt ir aizdoms par diagnozi, bet jūs vēl neesat aizgājuši, un tad jūs kaut kur īsti domājat, un tad tas otrs ir aizdomas un ir lasīts, varbūt šis ir uzmanības deficīts un hiperaktivitātes traucējumi. Un tad arī psihologs var palīdzēt saprast šos džungļos, uz kuru pusi tad vērsties, kur iet, ja? Kurš ir tas virziens, jo Latvijā šo diagnozi psihologa neuzliek, to uzliek vienīgi tikai psihiatrs. Bet varbūt par tiem ceļiem, par tādiem specifiskākiem, Dana, es došu tev iespēju pastāstīt, ja tā tos solīšus, bet vairāk par to psihologa lomu. Nu, lūk, un tad vienalga ir vai nav šī diagnoze, pat ja viņa ir saņemta, ja, šīs emociju gūzma jums, jo bērnam jau pa lielam nekas nemainās, ja, viņam tāpat ir savs veids, kā viņš interēģē ar mums visiem un savā sociālajā vidē un ģimenē, bet jūs kā vecāks pēkšņi esat ar diagnozi. Wow! Ja? Un kā pret to attiekties, kā pret to justies, un tur ir ļoti dažādi vecākiem, un tas iekšēji ir dažreiz nērti atzīt, ka varbūt manam bērnam ir šī diagnoze, kā tad tā, ko es esmu ne tā darījis, kāpēc tieši man visi šie jautājumi, un tad psihologs nāk palīgā un varbūt palīdzoši visu šo lietu normalizēt. Jo tāpēc, ka uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi ļoti lielā mērā var arī būt kā iespēja, nevis vispār to skatīties kā uz diagnozi. Un Latvijā mēs ļoti bieži ar šo
daudz kur tādā arī sociālā un publiskā telpā ar šo te grēkojam, jo skatāmies uz to kā uz tādu grūtību un vēlreiz uz grūtību. Ja? Un tas, ka jums apkārt un pat radi bieži vien to sauc par slimību, ja? Nevis par traucējumu, jau iedod tādu iekšēju nedrošību, kā pret to visu attiekties. Un tad arī psihologa kabinets ir tā vieta, kur to visu pārunāt. Jo tās emocijas tur var būt ļoti daudz un dažādas. Un viņas pat var likties, ok, gan es kaut kā tikšu galā, un tas krājas un krājas un krājas. Un jūs varbūt vienkārši tikai vakarā par to paraudat, jā, bet var nākt ar psihologu par to kopā faktiski izsāpēt. Un arī tajā pašā laikā tā vecākiem bieži vien ir tā sajūta arī, ka es negribu pieņemt šo diagnozi, kad pret viņu ir ļoti, ļoti dažādas sajūtas. Un tad psihologs ir tas, kas var palīdzēt uz to, mēģināt skatīties un parādīt to ceļu un to pozitīvo. Un tas trešais etaps, protams, ir arī sākot skolas gaitas, kur patiešām tās grūtības varbūt pieaug, bērnam draudzējoties, ģimenē attiecības veidojoties, un kur šis te UDHS varbūt nāk, ka tiešām jau šie burti un šī kombinācija tādu vērienu, un kur var psihologs rast to ceļu gan palīdzēt pašam bērnam būt visā tajā, un jums kā vecākiem tajā visā, kur būt, kā uz to skatīties, kā pastāvēt par savu bērnu, kur dabūt to iekšējo spēku un kodolu, ka es esmu tas bērns tagad advokāts, un es eju un tādu ļoti pozitīvu sadarbības veidā cīnos gan ar skolu, un kur es dabūnu, kā es eju uz to skolu, ar kādu vispār attieksmi es tur eju, ja? Pašai tāds ļoti liels prieks un lepnums, ka pēc vecāku šīm te grupām, ko es vadu, kur mamma nākamajā dienā pat tiešām gāja uz skolu, viņai burtiski vērās durvis. Viņa vispār pirmais, kur viņa nonāca, tas bija direktora kabinetā, runāt par iekļaujošo izglītību, ja, kur iekšēji paceļās šis te, bet es varu iet, ja, bet ar nevis tādu, tagad es visiem pierādīšu un cīnīšos, bet ar ļoti tādu pozitīvu sadarbības veidu. Un tas ir tas, kur var grupās dabūt šo te atbalstu, kur var sniegt psihologs nākt un sevi tā uzbūstot, ja, ka ar manu bērnu viss ir kārtībā. Es mēģināšu parādīt arī citiem to ceļu, kā ar viņu interaģēt. Un šito visu palīdz psihologs. Jā, un es gribētu teikt, ka droši vien vēl daudz, jo tu iezīmēji tādus tos etapus tā kā pa gadiem, bet es patiešām no savas skatu punkta redzu, ka dažreiz tie etapi pat nav saistīti īsti ar gadiem, bet ar to, no kurienes tas vecāks nāk, no kurienes viņš ar šo ideju par šiem traucējumiem ir uzradies. Un man ir bijuši gan vecāki tādi, kuri atnāk pēc psihiatra apmeklējuma, viņi ir aizgājuši, viņi saprot, ka kaut kas nav labi. Viņi ir aizgājuši, un psihiatrs viņam tā brutāli pasaka, jūs bērnam ir UDHS, un kā saka, mamīte, samierinies, tagad viss būs traki, un dzīve mainīsies, un tad pēc tam tikai vecāks dodas pie psihologa un saņem vispār kaut kāda veida informāciju, nevis tikai diagnozi, 4 burtu kombināciju, kur latviešu valodā īstenībā ir diezgan maz, manā skatījumā, informācijas, ja salīdzina ar to, kā ir angļu valodā, un tad vecāks nesaprot, un līdz ar to tā psihoizglītošana manā skatījumā ir viens ļoti, ļoti svarīgs lauciņš, ja pamati tam, lai vecāks vispār saprastu, vai ne, jo diagnoze pat par sevi jau vārds diagnoze ir kaut kas biedējošs, tas tā kā norāda uz to, ka ir kaut kas ir nepareizi, vai ne, kaut kas ir ārpus normas, un cik grūti tas ir pieņemt, ka kaut kas tāds ir noticis ar manu bērnu. Un jā, bet tajā brīdī, kad mēs saprotam, ko šī burtu kombinācija nozīmē, tā kā patiešām, un ka tas nav, nezinu, būtībā tikai tāds ceļš lejup un nekas nav maināms, tad ļoti bieži vecāks jau nomierinās, vai ne, kad viņš sāk šo saprast ceļu. Un vēl ļoti bieži tas, ko es dzirdu, ir kad nevis vecāks saprot, vai ne, bet skolā sāk runāt skolā, vai bērndārzā, bet ļoti bieži tieši 1. klasi uzsākot, un patiešām lielākā daļa klientu, kas veic izpētes, ir pirmklasnieki. Līdz šim bijuši tā statistiski, un tur ir tas, ka skolotājs, un ļoti bieži tas arī var notikt netaktiski,
riski, vai ne? Nu, tā kā, ka tev kā vecākam vienkārši izmet šo bumbu par to, ka, hei, tavs bērns atšķirās no citiem bērniem klasē, es to ļoti labi redzu. Jūs arī e-klasē droši vien ļoti labi redzat, jo katru dienu saņemat kaut kādas piezīmes un nevarat saprast, no kurienes tas nāk un kāpēc tas notiek. Un tad arī tas nezināmais ceļš un ko man tagad darīt, jo skolotājiem parasti ir kaut kāda viena informācija, vai ne, kas būtu jādara un kur ir jāiet. Viņi vienkārši grib, lai bērns tiek salabots un viņam atved atpakaļ tādu, kas iekļaujās, nevis viņu iekļaut. Un tad saprast, tā kā Sigita teica, saprast un ko tad tālāk. Nu, tā kā, ok, man ir aizdomas vai arī es nāku no psihiatra, ok, mums ir UDHS. Un ko tālāk, ko tagad darīt, vai ne, vai tas patiešām ir tikai tāds sadzīvošanas ceļš, tagad man ir jāsamierinās, ka šādi ir un šādi būs, vai ir kaut kādas lietas, ko es varu darīt, un kustēties tiem mazajiem mērķiecīgajiem solīšiem uz priekšu. Un to var darīt no dažādākiem skatu punktiem. Viens ir no šī bērna, vai ne, kā mēs runājam, ka mēs varam saprast šo bērnu, noņemt no sevīm to stigmu par to, ka kaut kas ir vainas manā audzināšanā vai kaut kur es esmu nošausi greizi, kaut ko es neesmu novaktējusi. Sevišķi, ja vēl apkārt mēs dzirdam kaimiņus, radus draugus, kuri uz to norāda, kad pasties, kā tavs bērns uzvedās, kāpēc tu viņu tur šitā vai tā, un kāpēc tu nedari tā, noņem to stigmu un sniegt to atbalstu sev. Un kā teicu, tā otrā sadaļa par to atbalstu sev, tā ir patiešām ļoti, ļoti svarīga. Un es aizvien biežāk, jo es īsti ar vecākiem nestrādāju, nu tā kā vecāku stiprināšanas jomā, bet es tiešām ļoti bieži vecākiem rakstu, iesaku terapiju arī pašām vecākam, lai stiprinātu sevi, jo tikai stiprs vecāks var stipri atbalstīt un būt advokāts savam bērnam, jo es tik bieži redzu vecākus, kuri nespēja pastāvēt vēl īsti par sevīm, kur nu vēl iet un, tā kā tu saki, būt tas advokāts par savu bērnu, iet un kaut kādā veidā izsist to vietu viņam skolā, to piederību skolā, jo viņš domā, ka viņa bērns patiešām tur varbūt neiedarās, vai ne, un ka viņam vienam pašam šis ceļš kaut kā ir jāsalabo un kur griezties. Un jā, tad noteikti psihologs ir tā viena persona, kas var palīdzēt ieskicēt to ceļu, iedot varbūt to atļauju kaut kādā veidā vecākam par to, ka tu drīksti iet un aizstāvēt savu bērnu. Tas īstenībā ir tavs pienākums, vai ne? Nevis tu drīksti, bet tev tas ir jādara, jo neviens cits to nedarīs. Un tad tur ir vajadzīgs tas spēks un tā uzdrošināšanās un tā noticēšana sev, kad es vispār drīkst to darīt. Nu, kaut kā tā. Jā, jo es tieši ievēroju ļoti daudz vecākiem, kad ir pietiekami daudz šo te zināšanu, pat īsti, ko darīt un kā varbūt būtu pareizi ar šo bērnu runāt dažādās situācijās un kā vispār ģimenē organizēt gan laiku, gan atrisināt dažādas grūtības. Bet bieži vien pietrūkst tā mazā puzles gabaliņa, tādas kā atļaujas pašam sev, ka tas ir ok, kā es to daru, noticēt sev. Un tad man grupā ir fantastiskas mammas, kur vienkārši tikai tas velka no malas, ka tu saki, jā, pareizi, tu dari visu pareizi, šo te iekšējo uzticību dabūt sev, un viņu, ziniet, nav tik viegli dabūt, kāpēc. Tāpēc, kad katram šim te UDHS gadījumam ir tas komplektiņš, no kā tieši jūsu bērnam vai tiem, kas jums ir apkārt, ar ko jūs strādājat vai kas ir jūsu paša, viņiem ir tas savs komplektiņš ar šīm īpašībām. Te pašā laikā viņi ir tik līdzīgi savā starpā, ja? Ir sajūta, ka mēs runājam par vienu un to pašu bērnu, bet tādā lielās izpausmēs, bet tomēr katram ir kāda sava tāda unikāls šis te, kas viņam pieder, ja, gan par grūtību, gan par šīm te labajām lietām. Un tad ir tā, jā, kad tā iekšējā sajūta, bet vai es tiešām daru pareizi, ja, vai es gana labi daru, vai es vispār gana pietiekami daru. Un ja man kā personībā ir šis te perfekcionisms kaut kāds iekšā, tad ir tik daudz šo te pārmetumu un šī te sliktās mammas sajūta, ko pavada daudzus vecākus. Viņa ir, man
žēl, tas ir tik netaisnīgi, ja, kad iekšēji, un arī tik reizē dabiski un saprotam, ka šim vecākam ir, es esmu slikta mamma, man tā kā nesanāk, ja. Tad bērnam ir tā opozicionārā uzvedība, viņš runā pretī, un es daru, ko es gribu, un nekas nestrādā, ja, kaut kādos brīžos. Un šo te iekšējo pieņemšanas sajūtu, ka kur ir vēl kaut kāds solīts, mēs mēģinam, mēs pamēģinām vienu, mēs pamēģinām otru variantu, un trešajā varbūt mēs vienkārši pieņemam un izējam tam cauri. Un kas, lai to visu pavada? Kas, lai pavada tevi tajā, kad tu dzīvo iespējams gadiem ar šo sliktās mammas sajūtu, ja? Nu, jā, ir labi, ja ir atbalstošie cilvēki apkārt, bet tas, ko man pieredze un prakse rāda, ka lielākoties cilvēki līdz galam to grūtību, tā kā, tomēr, tā kā redz, jā, bet tu tomēr, vai tā kā, tomēr neaudzināts, ja, ka tas neaudzinātais bērns, un viņš kaut kur izlien laukā un to vecāku atkal aizskara. Un kā lai to pašapziņu, ja, saglabā, ka tas nav tāpēc, ka viņš negrib, bet viņš nevar. Un kā pateikt šim te pieaugušiem cilvēkam, kas vēršās, ja, tā kā pret tavu šo neaudzināto bērnu, vai tā ir skola, vai tas ir radinieks, varbūt pat vīrs, un otra puse, ja, vai vecmāmiņa, kas ir tas pareizais teikums, kā viņam pateikt. Un tas ir tas, ko psihologs mēs mācāmies. Mēs trenējam šito, kā pateikt, ka nē, manam bērnam ir tādas un tādas grūtības, un tāpēc tas ir tā. Ja, un noturēt un nekādā veidā sevi nenošūpoties tajā pārliecībā par savu bērnu, bet kā to uzturēt un gadiem nest, ja, šis garš tāds posms ir tieši tas, kur psihologs tā kā vecāki nāk arī uz šīm te palīdzības grupām arī tad, kad jau ir jau pat pusauģi. Ja, kur tur nav jābūt pat mazam, ja, bet tur ir gadiem nesta tā iekšējā sāpe un tā varbūt pat, un vēl pat līdz galam brīžiem arī tā nepieņemšana, jo tu sajūti, ka tiešām kaut kas nav kārtībā, ja. Bet tā nav, un dabūt to pārliecību var tik forši, ka var meklēt to palīdzību, jo tāpēc, ka tu uzreiz tā kā, tev taču dzīvē, tu pats vienkārši ej un smaidi vairāk un priecājies, ja tu dabūni to iekšējo sajūtu, kad ar šo visu var strādāt, ir cilvēki, kas var palīdzēt, un ka tu neesi viens. Dažkārt tas pat ar to pat pietiek. Tas ir tā kā runājot par atbalsta grupām. Es domāju, Sigita, ja tu jau tā kā ieskicēji, varbūt, ka mēs tā arī varam darīt, ka tu šobrīd varbūt izstāsti, kas ir tas, kas tajās atbalsta grupās, tā pa lielam notiek, jo es pieļauju, ka cilvēki, kuri gan ir šeit, gan tie, kas mums pēc tam klausīsies ierakstā, viņi varbūt domā, ok, atbalsta grupa, kāds izpaužās, vai tur ir jābūt aktīvam, vai tu vienkārši tur stāsti, tā kā varbūt lielos vilcienos tu vari izstāstīt, kā jums tur notiek tā mijiedarbība, cik ilgi jūs esat un kāds tavuprāt, kā tu skaties, kāds ir tas lielākais ieguvums šādās grupās esot? Jo man arī, ja godīgi, es nevadu atbalsta grupas, neesmu nevienā nekad īsti piedalīsies, līdz ar to man pat pašai, ja es zinu, ka tas noteikti ir svarīgs resurs, bet kāds izpaužās, vai jūs tur darat kaut kādas praktiskas lietas, vai jums tur kaut kādi mājas darbi, tā kā pastāst mums vairāk par to, varbūt, kas tur notiek. Jā, ļoti labprāt, un varbūt var paskatīties, čatā ir ziņas, varbūt tām tad var atbildēt, padomāt. Es domāju, ka mēs pēc tam jautājumu sadaļa, kad nonāks, tad mēs iziesim cauri un atbildēsim, ja mums būs laiks tiem jautājumiem. Īstenībā tu savā ziņā, tavā jautājumā, tajās versijās par to, ko mēs darām grupā, tu atbildēji pat ļoti lielā mērā uz visu to, ko mēs tur jau arī darām. Tur ir viss iekšā. Man ļoti patīk strādāt, vispār arī atsaukties uz pieprasījumu. Atsaukties un būt elastīgai uz tiem cilvēkiem, kas atnāk grupā. Tas sākotnējais mērķis šīm grupām vienmēr vairāk vai mazāk ir kā terapeitiskā vecāku atbalsta grupa. Es ļoti cenšos to message tomēr nodot, ka mums mazāk ir tas informatīvā bāze par to, kas ir UDHS un kā viņš izpaužās un kas ir tādas tā kā mācības. Ja? Jo tas terapijas moments tiem vecākiem ir tik ļoti, viņš ir pat
varbūt viņi atnāk ar daudz jautājumiem par tehniskām lietām. Mēs arī par tām pārunājam, protams, ir šī izglītojošā daļa, bet vienmēr ir tāds neapzināts iekšējais šis te pieprasījums, dažiem vairāk apzināts, dažiem mazāk apzināts, pēc šīs te iekšējās izaugsmes, lai es varētu uz šo UDHS vispār sākt skatīties arī daudz veselīgāk un savādāk, un lai es vienkārši iegūstu lielāku iekšējo mieru, kā sieviete vai kā vīrietis, kā personība, vienkārši esot mājās, lai es māku reaģēt, lai es iegūstu lielāku mieru uz jebkuru šo te trigeri, kas nāk no UDHS, un viņi nāk daudz. Ja, tad mēģini tev vakarā triggerēt, un tad tu esi tā notrigerējies tik tālu, ja, ka tu, wow, eksplodēja, piemēram. Bet man ļoti vispār saista un vienmēr ir patikusi tāda apzināta vecāku, tāda apzinātības, tāda ieviešana vispār attiecībās pret bērnu, pret vidi sev apkārt, pret dzīvi kā tādu. Un tas, ko mēs grupā darām, to vienmēr var nest tālāk arī dzīvē, jebkur citur, jo, piemēram, mācīties pauzi, paņemt pauzi, runā, ka tev nāk virsū ar kaut kādiem šiem te triggeriem, vispār viņus pamanīt, ka tevi tā kā kaitina, ja? Pat varbūt apzināti vai neapzināti vienalga. Pamanīt to, paņemt pauzi, kas tagad īsti notiek, kā es jūtos, ka man nāk virsū un saka, viņš tevi neaudzināts, ja? Tas bērns. Kā tu viņu audzini, ja? Vai arī pats bērns nāk ar saviem nē, un vai tu arī ej tajā nē iekšā, un jums ir kašķis beigās. Vai arī tu spēj paņemt to pauzi, saprast, ok, tagad notiek tas un tas, un vispār es arī jūtos par to tā un tā, jo neņemt personīgi šī UDHS tādu tipisko apvainoti, ja? Apvainot tevi kā vecāku, jo tur daudz ir šī tādas arī nevienmēr tā leksika ir veselīga, jo tas impulsivitāte ir tik milzīga, un viņš to vienkārši dod pretīm, ja? un runā, un tev kā mammai ir ļoti, ļoti viegli ir tajā, ir sāpīgi. Un, jā, mēs pārunājam par šīm te sajūtām, kā mēs vispār par to visu jūtamies. Kāds vispār ir, kā es jūtos, kādas ir manas emocijas, jā. Kā ir, kā es atzīstu, ka es netieku galā. Jo to nav viegli atzīt. Es domāju, ka galīgi nav viegli, jo man arī patiešām gan konsultējot vecākus par bērniem, gan arī veicot izpētes ik pa laikam, ir šis, vai ne, kas dzird no vecākiem, kad mans bērns galīgi tur nemāk tik galā ar emocijām, viņš tur histērijā un tad viņš bļauj un met un dara visādākas lietas, un tad, kad es vecākam prasu, ok, un vai man var izstāstīt, kas ir tas, ko bērns redz, kā tu tiec galā ar savām emocijām, vienalga, vai ne? Vai tas ir stress darbā, nepatīkama ziņa, vai tā kā tu minēji, tavs bērns tev ir riktīgi iztrigerējis, vai ne, ar saviem nē un pieprasījumiem, un kā tad ir tas, kā tu reaģē, kā bērns redz, ko tu dari ar savām emocijām. Un, ja godīgi, itin bieži šī atbilde ir, man vispār jau netieku galā. Jā, tad, ja mans bērns man dara tā un tā, tad es ļoti bieži arī uzsprāgstu, netiek galā ar emocijām, un tad, kad vecākam sāk runāt par to, ok, bet tev arī ir jāmācās regulēt savas emocijas. Tur tāds, man kaut kas jāmācās? Tā kā es jau esmu izaudzis. Es no mācīšanās etapa esmu tā kā aizgājis. Es gribētu teikt, ka manā skatījumā audzināšana, bērnu audzināšana, tā ir tā kā mūžīga mācīšanās, mūžīga iešana augstskolā, un katrs bērnu triggers tev ir jāmeklē, vai ne? Ok, ko es varu uzlabot, lai kaut kas mainītos. Jo šo es gribētu teikt vecākiem, tā ir pati grūtākā sadaļa, man liekas, pieņemt, ka nevis tev ir jāizmaina tas bērns, bet ka tev ir jāsāk mainīt sevi. Un tad jāskatās, kā līdz ar tevi mainās bērns. Jo mums jau visiem vienkārši gribās burvju tabletītes un burvju vārdus un burvju padomus, kas manu bērnu pataisīs paklausīgāku, citiem pieņemamāku. Un tad dažreiz ir šis
aplausiens, vai ne, ka tu aizēji pie psihologa un tu tagad aizēji un viņam saka, kas man ir jādara, lai tas bērns tagad nosēdētu, lai viņš klausītos, lai viņam vairāk nav piezīmes, lai viņš vairāk nepsihotu. Un tad tu viņam stāsti par to, kad īstenībā vecākam ir šī vide jāveido un ka viņam ir daudz lietas jāmaina audzināšanā un ir tāds, es iešu meklēšu citur, kaut kur man vajag citur dabūt tās burvju tabletītes un burvju vārdus, jo tas lielākais darbs ir ar sevīm. Un es tā pieļauju, ka tādā grupā droši vien ir vieglāk saprast, ka tu neesi viens, vai ne, kuram ir šis darbs jādara. Jo tad, kad es varbūt šo saku vecākiem, es patiešām es pasaku, vai ne, tev ir kaut kas jādara, bet es nestrādāju īsti ar to, kad es vecāku tagad apmācu. Līdz ar to šī ir ļoti burvīgs veids, man liekas, kā vecākam mācīties. Tas ir mācīties grupā. Es tā pieļauju, vai jūs tur veidojat arī kaut kādas lomu spēles, vai vecākam ir kaut kāda iespēja. Jo zinu, ka pieņemsim dažreiz vecākiem tas pats pieiet un salabot situāciju ar bērnu var būt ļoti, ļoti izaicinoši. Nekad vecāki saka, man bērns vispār tāds galīgi nav empātisks, nekad neprasa piedošanu, viņš vienmēr kaut ko izdara, bet nekad nejūtās par to vainīgs. Un tad, kad es prasu, cik bieži viņš no jums dzird vārdus piedod, jo es ticu, ka ar bērnu šo uzvedību vecākam šad un tad, lai cik mēs noturīgi un emociju pārvaldoši esam, tāpat sanāk uzsprāgt. Un es arī esmu mamma, un es neesmu perfekts vai neperfekts piemērs, jo tādu perfektu vecāku un perfektu piemēru nav. Un man arī gadās uzsprāgt un gadās tā grūtā diena, kad tas viens bērna nē ir pēdējais piliens un sanāk pateikt tos vārdus skaļāk. Bet tas svarīgais, ko mēs izdarām pēc tam, vai mēs aizējam un salabojam to situāciju, vai mēs kā vecāks varam sev atļaut salabot to situāciju, jo liela daļa vecāku, man liekas, paliek tajā, ka es jau esmu pieaugušais, man vienkārši ir taisnība. Tad, ja es prasīšu bērnam piedošanu, tad tas parādīs, cik vājš es esmu. Vai par šādām lietām jums arī sanāk strādāt grupās, un kādu tu redzi, kāda ir tā dinamika? Par šo ļoti daudz sanāk jāstrādāt un darboties, un es gribēju pieminēt, atsaukties to, ko tu no sākuma minēji, arī par visām šīm emocijām, ar ko vecāks saskarās pats attiecībā ar sevi. Mēs ļoti daudz runājam par normalizēšanu, vispār par to, kas notiek, arī uz to skatīties, veselīgi normalizēt, jo šis spiediens no sociālajiem tīkliem un no sabiedrības ir tik milzīgs par to, ka tev ir jābūt veiksmīgam, tavam bērnam ir jābūt veiksmīgam, tev pašam ir jābūt veiksmīgam, un UDHS nekādā veidā standartā neietilpst iekšā. Un kā tu par to jūties? Un kur ir šī tāda pieņemšana un līdzjūtība attiecībā uz sevi, kur tev tik daudz, kas ikdienā kā sievietē ir jāiznes ģimenē cauri un jāspēj uzturēt vēl šo tādu fonu, cik tu ļoti centies starp visu izlīferēt un vēl nepazaudēt sevi. Šis ir tāds mūsu tas grupas tāds ļoti liels pienesums, un sievietes šeit, viņas stiprinās, viņas saka, ka viņas jūtās mierīgākas un ka viņas iegūst šo iekšējo pārliecību. Mums katrā nodarbībā ir tēma kāda, jā, mēs ap viņu dzīvojamies, un man liekas, tas ir tik kolosāli, ka tie cilvēki var dalīties, un tas arī viņiem patīk, jo viņi stāsta, ir super kaut kāda situācija nedēļas ietvaros notikusi, ja šis sprādziens kaut kāds, jā, skolā notikums, tev nav kur to pastāstīt. Kam tu to pastāstīsi, ja? Nāc uz grupu un pastāsti par to notikumu. Mēs daudz par to runājam savā starpā un iedodam atbalstu, jo grupas tas ir tas spēks, ka ne tikai es kā psihologs situāciju var novērtēt un pastāstīt un iedot kādu tipu, varbūt, ka šitā var tur izdarīt vai tā, bet ir kolosāls mammas, kuras ir tik daudz kam gājušas cauri, un viņas jau pašas nāk un izstāsta, kā būtu labāk, kā viņas to redz. Un, protams, jā, šī drosme, viņa pieaug, un tāpēc, ka tu saņem atbalstu, tu neesi vienīgais tajā visā iekšā. Jā.
Forši, jā, tas tiešām forši, kad ir tāda drošā vide, jo dažreiz esot arī viens pret viens ar psihologu, arī vecākam var rasties vai ne tā sajūta, kad tu kā aizēji tā kā uz skolu un kāds tev kaut ko māca un saka un skaidro, bet savukārt, ka tu esi grupā ar vecākiem, kur viens ir izmēģinājis kaut ko vienu, otrs ir izmēģinājis kaut ko otru un dalās tiešām ar tādām metodēm, kas fiziski darbojās. Un nevienmēr visiem darbosies tā viena lieta, vai ne, bet tev ir iespēja detalizēti varbūt saņemt nevis informāciju, kas ir ņemta no grāmatām, no pētījumiem, vai ne, kā mūsu gadījumā varbūt, bet ka patiešām ir vecāki, kuri redz, ka viena vai otra metode tiešām strādā, un ka tad ir varbūt tā ticība, ka šo vajag pamēģināt nedaudz ilgāk, jo šo es arī ļoti bieži vecākiem dzirdu, mēs jau visu esam izmēģinājuši, nekas nepalīdz. Es esmu visas šitās pozitīvās audzināšanas jau izpildījusi, un tad, kad es ejam cauri un sākam runāt, tad es redzu, ka tās metodas ir tādā tā kā sprintā izņemtas visas cauri, vai ne, vienu dienu pamēģina kaut ko vienu, tad otru dienu pamēģina kaut ko otru, un tas bērns nenorēģē uzreiz viss tā, tad tas nestrādā, bet tas patiešām ir tāds ļoti ilgstošs process, saprast savu bērnu, atrast, kas ir tas, kas viņam darbosies un konsekventi, ko es redzu, kas ir viena no lielākajām problēmām vecākiem, vai ne, konsekventi censties to metodu tiešām pielietot ilgāku laika periodu, ne dienu, ne nedēļu, ne divas, bet, kā minimums mēnesi, un tad izdarīt kaut kādus spriedumus, un tad šeit droši vien tādā grupā ir iespējams saņemt jau tādu atgriezenisko saiti, varbūt no tiem vecākiem, kur ir šo mēnesi jau izturējuši un redz, ka tie augļi tomēr ir, vai ne, ka tas nav tikai mīts vai pasakās. Ja tu darīši šādi, tad notiks šādi, ka mainot šo savu uzvedību, ir iespēja redzēt, kā mainās arī bērnu uzvedība. Un tas nav tikai teikums, tas patiešām tā arī notiek. Jo visi kā viens vecāki atzina, nav neviena, kurš neteiktu, jā, es īstenībā saprotu, ka es sevi esmu nolicis malā, ka es sevi esmu atstājis novārtā, es skrienu, daru, rūpējos, ņemos, bet man laika sev nav. Un šis ir tik bīstami īstenībā, šī te vecāku izdegšana, viņa it kā novērojama, bet reizē viņa var arī būt diezgan slēpta un nepamanām. Pat pašam tu nesaproti jau, ka tu esi izdedzis, tu vairs nevar adekvāti ne uz ko īsti nereaģēt, ne paskatīties, un ir tāds totāls vāveres ritenis. Bet, ko es gribēju teikt, ļoti pamana atšķirības starp vecākiem, vispār arī praksē, kas iet šo te individuālo tādu arī pie psihologiem, kas arī nāk grupā. Kombinācija vispār ir super lieta, bet es gribu iedrošināt noteikti arī domāt, kur katrs jūt kaut kādām savām lietām un grūtībām var nākt uz šīm individuālajām konsultācijām pie Danas, pie manis, pie kuru psihologu var meklēt. Labāk, protams, ja kur UDHS bišķiņā šis te viss tas ir par to arī daudz zināms un iet tas tāds interešu loks, jo mums viņš ir kā tāds hobijs, kā interešu loks UDHS, arī man nedaudz arī autiskā spektra traucējumi, jo viņi ir daudz, tas komorbitātes taču ir tik daudz, vai ne, mūsu šitā UDHS lauciņā. Bet, kad tu vari parunāt ar kādu speciālistu, arī tieši par to savu gadījumu, un varbūt tajā tā kā būt drosmīgam ieskat, un arī tā kā ienest sevi iekšā, un tā kā paskatīties uz sevi arī par kaut ko, ne tikai par bērnu. Un individuālās konsultācijas arī ir ļoti labas. Un tas var aizvest arī garākā procesā, kur es izdomāju, ok, es gribu vispār attīstīties un augt, jā, iekšēji. Un tās ir varbūt ilgākas konsultācijas, varbūt tās ir tikai dažas, 5 līdz 10 reizes, kur jūs tiekaties ar psihologu, un jūs tā kā smuki sastrukturējat kaut kādas lietas. Un kādas, kuram ir, tas ir ļoti individuāli. Tāpēc arī grupās dažreiz arī jūtu, ka ir kaut kāds case, ja, kaut kāds notikums, kam varētu pat veltīt visu grupu, par to runāt, tur viņu dziļāk skatīt, bet tu īsti to nevar atļauties, tāpēc, ka mēs dodam vietu grupā katram dalībniekam. Es dodu katram, lai viņš jūtās sadzirdēts, viņš ir parunājis, viņš ir sevi dabūjis to atbalstu, ja, un vēl plus mums vēl tēma ir klāt. Un tāpēc nebaidīties arī no tādām iet, ja, un meklēt to individuālo palīdzību, jo tikpat labi varbūt paiet ilgs laiks, ka man vajag izsāpēt,
to visu, kas sāp ap to. Un šo grupā ir dažreiz grūtāk izdarīt. Cik pa laikam kāds arī, kad asara nobirst, ja šis te iekšējais, tas, tā netaisnības brīžiem sajūta par to, ja, ka tā ir noticis, ka tāda ir tā ģimenes tā situācija, un tā varbūt tā neizpratne, tā iekšējā paša vēl tāda, neticība varbūt līdz kaut kam arī, ja, kā viss notiek. Šeit izklausās, ka tu sāc runāt nedaudz par tādiem tiem sēru posmiem, vai ne, ko arī, man liekas, katrs vecāks iziet šajā diagnosticēšanas ceļā, par ko varbūt skaļi neviens nerunā, un arī pašam vecākam ļoti bieži varbūt ir grūti atzīt, bet tajā brīdī, kad tiek saņemta diagnoze, mēs savā veidā kaut kā atvadamies no tā bērna, kur mēs bijām izsapņojuši, no tā bērna, kuram viss ir kārtībā, no tā bērna, kuram viss ir super un visas durvis būs vaļā, viņš ir pats gudrākais un pats foršākais. Viņš ir arī ar UDHS, protams, bet tajā brīdī, kad mēs aizējam pie speciālista, viņš saka, jūsu bērnam ir šis, kaut kādā veidā tas kāršu namiņš sabrūk, un šis arī ir ok. Un ļoti bieži, man liekas, vecākiem ir grūtāks šis pieņemšanas ceļš tikai tāpēc, kad neviens viņiem šo nenormalizē, kad ir ok, ka tu jūties salauzts par to, kad tev nav tavs perfektais bērns, vai ne, jo mēs visi tādu gribam tajā brīdī, ka mums ieliek to mazo kunkulīti rokās, mēs tā kā tas ir pats foršākais, vai ne, un ir grūti saprast vienalga, jebkura diagnoze, vai tas ir, nezinu, diabēts vai vājredzība, vai vienalga kas, un arī UDHS, tas ir būtībā tas brīdis, ka mēs saprotam, ka mēs tā kā kaut kādā mērā atvedamies no tā ideālā bērna, un mēs uzsākam citu to pieņemšanas ceļu, vai ne, mums ir jāpieņem tā diagnoze, un to noteikti ir izdarīt vieglāk, ja ir kāds, kura klātbūtnē mēs varam šo procesu izsērot, normalizēt, vai ne, un kāds, kurš saka, ir ok, ka tu jūties, vai ne, netaisnīgi, tā kā tu minēji šo netaisnības izjūtu par to, kā tas var būt, ka man nav tas perfektais bērns un izsāpēt, un tad, kad tu esi izsāpējis, man liekas, ir vieglāk apzināties tos savus resursus, sakrāmēt viņus atkal mugursomā atpakaļ, vai ne, un ok, tagad neviens kalns vairs nav par augstu, un neviena soma nav par smagu, es viņu nesīšu, bet sākumā jāsamierināties un pieņemt pašam vecākam, un šo es ļoti bieži arī dzirdu no vecākiem, kad es veicu izpētes. Man ir tiešām prieks, jo ir bijušas reizes, kad abi vecāki pieslēdzās, un tad es redzu to bildi no abām pusēm, kad runā par bērnu, un kad ļoti bieži es redzu, kad viens no vecākiem tur jau ir, viņš jau tā kā redz, un pat tad, ja nav diagnozes, viņš ir tik daudz lasījis un redzējis, viņš jau ir pieņēmis, viņš patiešām redz, ka te iet runa par viņu bērnu, un otrs vecāks ir pilnīgā noliegumā. Kādas muļķības tur, kas saka, žagarus vēl nav redzējis, vai bērnībā man ātri tādas muļķības no galvas izsit un tam līdzīgas, un tad tas arī ir kaut kas tāds, vai ne, ar ko vecākam ir grūti, un es pieļauju, ka tur arī terapija ļoti var palīdzēt to, ka tu saproti, ka tavs partneris šajā gadījumā nav tavs partneris, vai ne, jo jūs tā kā neejat vienu šo ceļu, te izzināšanas ceļu, otram ir kaut kāds nolieguma ceļš, un kur tur atrast to kopsaucēju, jo nevienmēr mēs ar varu varam tās acis atraut vaļā, vai ne, tam otram cilvēkam, un kā šo pieņemt, un kā ar šo būt, un dažreiz šis varbūt pat nomok emocionāli daudz grūtāk, kā tā bērna diagnoze, kā tas, ka tavs otrs cilvēks šo neatzīst un nepieņem, un līdz ar to nepieņem līdz galam arī bērnu, vai ne, tādu, kāds viņš ir. Cik brīnišķīgi, kur jūs arī dzirdat, cik tās daudz ir jomas, ko ietver. Tātad, kā mēs nākam un runājam, šeit ir tā kā par UDHS, bet cik UDHS un pat jebkas, viņš ģimene tajā sistēmā ir ieaudies vai veiksmīgāk, vai vairāk, cik daudz, ko tas ietekmē. Un, ja es tajās partnerattiecībā sāku justies grūti ar to, ka tas otrs nepieņem, kā uz to skatīties, jo vienmēr tas vieglākais ceļš, protams, var sakrāmēt somas un aiziet, bet ir arī jāsaprot, ka varbūt, ka tur ir kaut kāda arī iespēja iedot izaugsmei un viņu ieraudzīt pašam, esot tajā emociju murškuli, ir nenormāli grūti, pat neiespējami brīžiem,
un iet terapijā un meklēt un skatīties, kā tie ceļi var būt kopā un kā mēs abi varam tam bērnam palīdzēt, pat ja tu neatzīsti UDHS, bet kā mēs abi varam palīdzēt mūsu kopīgam bērnam. Paņem kaut kādu citu perspektīvu. Tas, kas man arī ļoti patīk, un mēs daudz arī runājam arī grupā par šīm te perspektīvām attiecībā arī uz to pašu emociju regulāciju. Viņš ir tāds tēma un tāds topiks, ja, kur arī ļoti bieži vecāki jūtās pat savā ziņā tādā kā, tā kā slazdā vai drīzāk tādā kā uzdevumā, ka tev ir kaut kad, ja tu izēji vienus kursus, piemēram, un tu tagad māki regulēt emocijas, un nekad tu vairs nebūs tā, ka tu nemācēsi, ja? Un ir drausmīgs spiediens no ārpuses, ja, ka tev ir jāmāk regulēt emocijas. Bērnam jāiemāca, ja, jo pie UDHS tas ir svarīgi, jā, tas ir, mēs to nenoliedzam. Bet psihologs ir tas, kurš var iedot to perspektīvu tā kā dzīvē, paskatīties uz to kā tādu lifetime project. Emociju regulācija ir kaut kas, ko tu darīsi un mācīsies visu dzīvi. Tas nav nekas, ko tu tā kā fiksi apgūsti un pasaki, Dievs nesanāk, un tu jūties kā izgāzies. Bet iedot to perspektīvu, tā kā skatīties plašāk uz to un tā kā tālāk un nebaidīties. No tā, kad tev ir jāmāk, viss ir jāmāk, jāizdara un visam vēl pēc tam ir jāsanāk. Kā Dana teica, ja ka nesanāk, tad nezinu, skrienu vai kaut kur citur kaut ko meklēju un kaut kur atkal esmu tajā neapmierinātībā. Bet tā kā normalizēt šo te procesu arī. Iet tam cauri kā tādam uzdevumam. Ja, kā uzdevumam, ko tu pa solīti. UDHS ir liela lieta. Ģimenes situācija visu ir liela lieta. Bet ja kāds tev no malas pasaka, ok, šito mēs sadalīsim pa maziem solīšiem, un iesim un risināsim, tad tas ir uzreiz savādāk. Un te var būt palīdzoši, jā, tā kā no malas šis te skats. Palīdzēt uzzīmēt to plānu. Skatos, Sigit, ka mums jau apmēram puse laika ir pagājusi. Mēs esam izrunājuši par šo emocionālo. Es gribēju nedaudz, un tā kā mēs arī bijām atzīmējuši, vai ne, ka mēs nedaudz parunāsim arī par izpētēm un par atzinumu. Es varbūt šo izrunāšu, jo es redzu, es esmu arī tajā UDHS vecāku atbalstu čatiņā, un tur es ļoti bieži redzu, kad vecāki debatē arī par to, kas ir izpētes un kur griezties pie laba speciālista un cik ilgi rindās un tā. Tāpēc es gribēju nedaudz varbūt ieskicēt par to, par to, kā es daru, tas varbūt nav gluži tas, kā visi dara, un katram psihologam ir, katrs kurpnieks pa savam labo kurpis, vai ne, un arī es kā psihologs esmu atradus to savu pieeju, kā es tās izpētes taisu, kāpēc viņas ir nepieciešamas, un ko tad ar šo atzinumu darīt pēc tam. Jo es dažreiz arī esmu redzējusi jautājumus tajā pašā vecāku čatiņā par to, kā labāk, piemēram, bērnu sagatavot šādu izpēti, vai ir kaut kādi uzdevumi, ko viņam iedot, lai viņu tā kā uztrenētu uz to izpēti. Un līdz ar to šis pilnīgi noteikti ir kaut kas, ko vecākiem uzreiz nokancelējam saknē, jo izpēte tas nav gluži matemātikas pārbaudas darbs vai latviešu valodas pārbaudas darbs. Tur tiek pārbaudīta bērna spriestspēja, domāšana, loģiskā domāšana. To nevar tā kā uztrenēt pa nakti. Tas ir kaut kas tāds, kas daļēji jau bērnā ir iekšā, tas potenciāls, kas viņā ir ielikts un tas, kā viņš attīstās. Un katrā vecuma posmā ir jāmāk kaut kādas savas prasmes, un tas, ko psihologs dara, veicot šo izpēti, ir mēģina no dažādākiem skatu punktiem vai ne paskatīties uz to, kā bērns funkcionē. Es šobrīd varēšu izstāstīt tikai par sevi un par to, kā es veicu izpētes. Tāpēc šis nav tāds globālais izpēšu veikšanas ceļš, jo katram psihologam var būt savas nianses. Es katru reizi, kad pie maniem griežās vecāks ar aizdomām par UDHS, es piedāvāju veikt tādu pilno psiholoģisko izpēti. Es neveicu kaut kādas īsās vai pusītes, kurā ietilpst gan intelekta un kognitīvo spēju izpēte, gan arī uzvedības un emocionālās sfēras izpēte. Ko tad šīs lietas sevī ietver? Intelekta un kognitīvo spēju
izpēte manā gadījumā nozīmē, ka bērnam tiek dots intelekta tests. Es strādāju ar Veksleru intelekta testu. Latvijā, manuprāt, šobrīd aktuāli ir vēl joprojām 2, vai nu Vekslers vai Woodcock-Johnson tests. Un papildus, skatoties no situācijas, dodu vēl dažādākus papildus testiņus kognitīvajām funkcijām, darba atmiņai ļoti bieži un informācijas apstrādes ātrumiem, jo bērniem ar UDHS, un to uzrāda pētījumi, var būt dažādākas grūtības tieši ar šīm sfērām, ar spēju saglabāt vienreiz dzirdētu vai redzētu informāciju tādā saucamajā kešatmiņā un strādāt ar viņu. Un otrs, šī informācijas apstrādes ātrums, tātad apstrādāt to informāciju, ko redz, sadalīt uzmanību un darboties ar šo informāciju. Tāpēc tam es dažreiz iedodu vēl papildus dažādākus testiņus. Un tad, ja bērnam ir kaut kādas grūtības ar lasīt prasmi, tad es dodu arī akadienas lasīt prasmes pārbaudas testu, kas aizņem 5-10 minūtes. Tas nav tik grūti administrējams, bet vecākiem iedod ieskatu par to, vai viņa bērna lasīt prasme šobrīd ir tās klases līmenī, kurā viņš iet, tad, ja bērns iet skolā. Un otra sadaļa ir šī uzvedības un emocionālās sfēras izpēte, kur tiek dotas daudz un dažādākas aptaujas. Es parasti lūdzu aizpildīt 2 vecākiem, ja viens no vecākiem dažādāku iemeslu dēļ nav vai nevēlas, tad vienmēr palūdzu varbūt kādu citu piesaistes personu. Un, lai man būtu kaut kāda informācija arī no vēl kādas citas vides, tad vai no pirmskolas izglītības iestādes pedagogiem vai skolas pedagogiem. Es parasti arī lūdzu vismaz 2, ja tas ir bērnu dārzs, tad ir forši, ja piekrīt abas audzinātājs, jo visbiežāk ir tā, ka ar vienu audzinātāju ir foršākas attiecības, ar otru mazāk, un tad ar šo aptauju palīdzību es varu mēģināt saprast, kāpēc ar to vienu audzinātāju kaut kas veicas labāk, un šī sadarbība ir izveidojusies, un ar otru nav, un tieši tāpatām arī skolā. Parasti mudinu vecākus izvēlēties uzrunāt tos skolotājus, lai ir tā, ka ir viens skolotājs, ar kuru ir foršas attiecības, un otrs, kur varbūt tiek saņemtas šīs piezīmes, lai man būtu tāda pilnīgāka aina par bērnu dažādākām vidēm. Un tad, protams, ka ir konsultācija ar vecāku, vai vienmēr priecājos, ja tie ir abi 2 vecāki, kuras laikā es iegūstu informāciju par bērnu grūtības, tiek ievākta informācija, tā kā anamnēze par bērnu, kopš ieņemšanas brīža, kā es saku, līdz tam brīdim, kur mēs atrodamies šobrīd, lai arī rastos tāda pilnīgāka aina. Tagad domāju, kas vēl ir tas, ko es daru. Nu jā, un tad, ja bērns ir, tad, kad es ar bērnu satiekos uz izpēti, tad es, protams, mēģinu nodibināt kontaktu ar bērnu un izrunāju kaut kādas lietas arī ar bērnu. Tad, ja tas ir pusaudzis, tad es veicu arī tādu intervijas sadaļu ar bērnu, runājot par to, kā viņam iet vai neiet gan mājās, gan skolā, lai es redzētu arī viņa viedokli. Un tad tas viss palēnām tiek lipināts kopā no visām pusēm, kas beigās pārvēršās par atzinumu. Manā gadījumā tas patiešām nav ātrs process, es to nevaru izdarīt nevienā dienā, nevienā nedēļā. Es diezgan ilgi ar to bērnu dzīvojos un mēģinu saprast, nereti vēl vecākiem rakstu papildus jautājumus, e-pastā vai sazinos WhatsAppā, kā ar kuru ir izveidojies. Un pēc tam, kad viss ir uzrakstīts un izpētīts, un es no savas puses esmu mēģinājusi sniegt tādu atgriezenisko saiti gan par bērnu grūtībām, gan stiprajām pusēm un kopsavilkumu. Jo, kā jau arī Sigita teica, psihologs nav tas, kas saka, bērnam ir vai nav viena vai otra diagnoze, bet viņš diezgan skaidri var norādīt uz tām grūtību sfērām un izteikt savas aizdomas par vienu vai otru lietu. Bet pēc tam ir jāgriežās pie speciālista. Latvijā tas ir vai nu bērnu psihiatrs vai bērnu neirologs, kas vislabāk specializējas šajos jautājumos. Jo mums nav tādu atsevišķu speciālistu, kas specializējas UDHS medicīnā, cik es zinu. Un tad ar šo atzinumu dodoties pie speciālista, viņam ir tāda diezgan pilnīga aina. Ļoti bieži ar manām izpētēm arī dodās uz pedmed komisijām, pedagoģiski medicīniskajām komisijām, kur tiek lēmts par atbalstu bērnam skolā.
es gribētu teikt, galvenā sadaļa atzinumos, pie kā es īpaši mēģinu piestrādāt, ir individualizēti ieteikumi. Parasti tie ir gandrīz vesela lapa vecākiem ar ieteikumiem, vesela lapa ar skolu. Tiešām saistībā ar to, kādas ir šīs bērnu grūtības, kuras es esmu vai novērojis vai ievākus no informācijas. Un mudinu vecākus ar skolu sadarbojoties, izveidot šo individuālo atbalsta plānu, izglītības plānu vai uzvedības plānu, kā kurā gadījumā, lai varētu bērnam sniegt šo atbalstu. Un vēl viena tāda lieta, ko es daru, tas nesen esmu sapratusi, ka tas, ka es nododu informāciju vecākam, tas nevienmēr palīdz vecākam tikt galā ar skolu vai ar pedagogiem, jo pedagogi var šo atzinumu tikai izlasīt un ieslidināt atvilknē vai ielikt savā folderītī kaut kur. Es piedāvāju arī atgriezieniskās saites konsultāciju pedagogiem, tad, ja viņi piekrīt, vecāka apmaksā gan, bet arī tāpatām attālināti izrunāt visu izpēti un visus tieši skolai saistītos ieteikumus un to, kā varbūt palīdzēt izveidot šo individuālo izglītības plānu, tādā attālinātā konsultācijā. Man ir bijušas konsultācijas, kur pieslēdzās gan skolas direktori, gan klases audzinātāji, gan ir tiešām bijuši 6 pedagogi, kas sēž vienā pusē, un mēs diskutējam un runājam par to, kā uzlabot šo bērnu ikdienu skolā. Bet tas ir patiešām iespējams, tad, ja mēs redzam, ka skola ir ieinteresēta uzlabot šo vidi bērnam. Jā, ir bijušas arī varbūt netik veiksmīgas šīs konsultācijas, kur var redzēt, ka skola ir tāda noslēgusies un ar tādām dogmatiskākām idejām par to, ka bērnam īsti nav vietas skolā. Un tad šis tā iedrošināšana vecāku, vai ne, kad es atdodot atzinumu, vienmēr vecākam nosūtu arī daudz un dažādākas saites, gan ar ministru kabineta noteikumiem un to, kā izveidot individuālo plānu, kas viņiem pienākās, un izrunājam visas tās lietas, lai viņš spētu kā spēcīgāks sava bērna advokāts iet un tad cīnīties vienā vai otrā veidā, jo es domāju, ka katrs bērns iedarās un katram bērnam ir tiesības būt izglītības iestādē, un nevis bērnam ir jāpielāgojas, bet vide ir jāpielāgo, un par to arī ir iekļaujošā izglītība. Tas tāds lielos vilcienos par to, ko es daru izpētē un kā tas izskatās, un es tā pieļauju, ka liela daļa psihologu, varbūt tas apjoms nevienmēr ir tik liels, bet tad, ja veic pilno psiholoģisko izpēti, tad tā tam vajadzētu arī izskatīties. Ir aptaujas, ko aizpilda vecāki un intervija, kas tiek veikta ar vecāku, jo ir nepieciešama šī informācija par bērnu. Tad ir kaut kāda veida vai intelekta tests vai citi kognitīvie testi, kas tiek veikti ar bērnu, jo bērns arī ir jāredz un viņš ir jānovēro un ir jāsaprot, vai ar intelekta daļu ir viss kārtībā, vai ar spriestspēju viss ir ok. Un tad vajadzētu būt forši, kad ir arī šīs ziņas no kaut kādas citas vides. Jo esmu dzirdējis, ka ir vecāki, kuri veic tikai veksleru vai neuztais tikai intelektu, un tur viss ir kārtībā, un tad ar bērnu viss ir kārtībā, un īsti nekādu atbalstu skolā nesaņem. Bērniem ar UDHS būtībā nav lielākajā tiesā gadījumu grūtības ar intelektu. Viņi ir ļoti gudri bērni, ļoti bieži viņu rādītāji ir virs vidējiem rādītājiem, līdz ar to rodas tāda sajūta, paskatieties, ka viņš gudrs, kam un viņam vēl vajag kaut ko palīdzēt, vai ne? Bet grūtības ir tieši tajā, ko mēs varam novērot gan vidē, gan ar viņiem kopā strādājot, un tāpēc es domāju, ka tā sadaļa, kas ir ne tikai intelekta tests, ir ļoti, ļoti būtiska. Tāpēc, ja jūs vēlaties veikt saviem bērniem izpēti, neapmierinieties tikai ar veksleru, jo lielākajā tiesā gadījumu viņš neko neparādīs. Bērniem ar intelektu viss ir kārtībā, un tad jūs atkal atdursieties pret to, ko man tagad darīt. Vai ne? Un aizejot ar pliku veksleru uz pedmetu komisiju, jūs nesaņemsiet visdrīzāk nekādu atbalstu, jo ar bērnu viss ir kārtībā, viņš ir gudrs bērns, viņš vienkārši slinko. Tā kā tas tāds no manas puses par izpētēm. Es varbūt paskatīšos, bija tas jautājums, kas īstenībā, manuprāt, sasaistījās ar kaut kādā mērā ar to, ko es tikko stāstīju. Par to, vai arī interešu izglītības, tā kā ārpus skolas, saprot, dažādākos pulciņos var pieprasīt iekļaušanu bērnu.
Šeit droši vien, kad es nemācēšu juridiski šo līdz galam pakomentēt, es nezinu, kā ir ar tevīm, Sigita, jo tur saprotu, kad es izlasīju to tekstu, un tur ir tā, ka, bērnam tipisks UDHS, vai ne, un kad paliek garlaicīgi, tad viņš ir kaut kādā mērā, tā uzvedība nav tāda, kādu varbūt pedagogs šajā interešu pulciņā ir sagaidījis, un tiek rakstīta vēstule vecākam par to, ka bērns īsti neiekļaujās, tad varbūt ņemat viņu ārā, tāpēc, ka viņš traucē pārējiem bērniem, bet bērnam īstenībā pulciņš ļoti, ļoti patīk, un pārnājot situāciju ar bērnu, bērns izrādās nemaz nav sapratis, ka viņš ir tik ļoti traucējošs, un šeit droši vien es šo varu pakomentēt tā, ka tas viss ir atkarīgs gan skolā, gan ārpus skolā. Tas viss ir atkarīgs no pedagoga. Ja pedagogs ir foršs un tāds, ar kuru mēs varam runāt, vai ne, tad pirmkārt jūs jau varat viņam izstāstīt, ka jūs ar bērnu šo sarunu esat izrunājuši. Dažreiz tas, kas iztrūkst skolā, un es ticu, kad iztrūkst arī interešu pulciņos, mums ir savā galvā iedomāti noteikumi vai ekspektācijas par to, kā mēs sagaidām, katrs bērns uzvedīsies, bet mēs aizmirstam ar šo padalīties ar bērniem. Pēc tam mēs vienkārši rakstam piezīmes par to, ka mūsu ekspektācijas netiek realizētas, bet bērni nemaz nezina. Tā kā šeit man tāds ieteikums ir, vai nepajautāt šajā interešu pulciņā, vai viņiem vispār ir kaut kādi noteikumi grupas, kas ir pilnīgi normāli. Un es domāju, ka Sigita varbūt varēs pakomentēt, un es pieļauju, ka arī tavā grupā ir kaut kādi noteikumi, vai ne? Jo ir bišķiņi neētiski, man liekas, sodīt bērnu par to, ka viņš kaut ko ir pārkāpis, ja viņš nemaz nezināja, ka tas ir pārkāpums, vai ne? Kad šādi rīkoties nedrīkst, un tam ļoti labi dara noteikumi un sekas un apbalvojumi par to, ka mēs tos noteikumus ievērojam, neievērojam. Bet vai juridiski var pieprasīt ievērot bērna, piemēram, atzinumā ierakstītos ieteikumus? Es teiktu, ka droši vien, ka nē. es nemācēšu. Es domāju, ka tas ir tāds cilvēciskais faktors, un tad droši vien vecākam pašam ir jāizdomā, vai viņš grib vest savu bērnu uz tādu pulciņu, kur viņš redz, ka pedagogs īsti nav iekļaujošs, jo īsti ar varu piespiest iekļaut ir ļoti grūti. Tāpat tam kaut kādā veidā tad visdrīzāk būs kaut kāds mobbings pret to bērnu, vai ne? Rekur tavu mammu, jo tagad ņem un vārās kaut ko par tevīm, vai ne? Un tad kaut kā tas bērns tomēr cietīs. Bet ir tāda sajūta, ka šis pedagogs ir foršs, vienkārši viņš šobrīd vispār nezina, kas ir UDHS un kā ar šo tikt galā. Varbūt vienkārši uzaicinātu tādu individuālu sarunu, tiešām izstāstīt, kur pateikt, ka puika nemaz nezināja, ka viņš traucē. Es vienmēr vecākiem arī ar skolām lūdzu veidot ciešu kontaktu un dalīties ar tām foršajām lietām, kas jums sanāk mājās. Tā kā pie emociju regulācijas, vai ja bērns ir nepacietīgs, vai viņš runā no vietas. Iespējams, ka jums ir kaut kādas metodas, nezinu, tur saplaukšķinam rokas un bērnam atgriežās uzmanība, vai ne kaut kādas tādas foršās lietiņas, ko jūs mājās jau darat, dalaties ar pedagogiem, un arī ar interešu pulciņu. Pedagogiem noteikti ar šo var dalīties. Bet droši vien tad, ja jūs redzat, ka šis nekādīgi nelīdz un jūsu bērns netiek iekļauts, tad jā, es nezinu, vai interešu pulciņš ir tas, kur gadījumā iet to cīņas ceļu. Es nezinu, kāda tev ir, Sigita, pieredze, vai jums ir sanācis varbūt arī par šādām tēmām parunāt grupā, vai šis nav bijis kā aktualitāte, ka bērnu negrib pulciņos, tas īstenībā ir traki, vai ne? Jā, jo īsti jau neko nedos tas, vai var pieprasīt vai nevar pieprasīt. Pat, ja jūs pēc likuma kārtībā varētu pieprasīt, tas var nemainīt to, ka tam pedagogam nav īsti izpratnes, kas ar to bērnu notiek. Un te jūs tāpat tīri ieslēdzat to savu to cilvēcisko arī tādu momentu un ejiet ar viņu uz sarunu, ka klau, ir tā un tā, manam bērnam ir tādas un tādas grūtības, ja varbūt viņas pat ir diagnosticētas. Un tad tiem pedagogiem arī ļautas druscītiņ arī sausīties, ja šis nav tikai jūsu izdomājums vai kaut kāds attaisnojums viņa uzvedībai. Un pat, ja nav arī diagnozi, jūs tāpat zinat, ka ir šis UDHS, jūs vienkārši skaidrot, ka šiem bērniem ir tā un tā. Un pat, ja ir kaut kādi noteikumi, ko jebkurš pulciņš paredz, UDHS bērns darīs, ja viņu kaut kas notrigerēs un būs trauksme, viņš nejutīsies labi, viņš tāpat darīs visu pretējo šiem te noteikumiem. Un tad tas ir tas topiks, par ko jūs parunāsiet, kā ar to pedagogu
to pulciņu vadītāju, nu, kā uz to skatīties, ko varētu darīt. Viņam varbūt tajā brīdī zuda interesi, viņš ņem to krēslu, sāk braukāt pa to klasi, kaut kā viņu pamotivēt, ja? Un arī un vienmēr paust tādu ļoti pozitīvu attieksmi attiecībā pret šo te pedagogu, dodot viņam ziņu, ka jūs saprotat, ka viņš arī ļoti cenšas, ka viņš dara arī savu darbu, ļoti iespējams patiesībā pēc savas labākās sirdsapziņas, bet vienkārši nav šīs te izpratnes par kaut ko. Viņš tur līdz galam arī nesaprot. UDHS tipiski izskatās pēc neaudzinātības, ja, un šito tehniski izstāstīt, kas smadzenes strādā savādāk un bērns uztver savādāk, ka tā vienkārši ir un punkts. Ja? Kas, protams, neattaisno, kur arī tā bērna varbūt tad fizisko agresiju, bet tas ir kaut kas, ar ko ir jāstrādā, un jūs ejat, un tā, jā, es redzu, ka Madara arī kaut ko raksta par šo tēmu, bet tikai tādā veidā. Nu, ja bērnam patīk, tas būtu grēks viņu ņemt tikai no tā ārā, tātad kā savā ziņā padošanās, ja? Nu, uzrakstīja viņš, jūs jūtat, ka viņš ir nevēlams. Nekas, ja bērnam patīk, tas jūsu bērns ir daudz svarīgāk šī brīdī nekā šī te pedagoga nevēlme, ja, viņu redzēt tai pulciņā. Ja jūsu bērnam patīk... Noteikti sākumā ieteiktu patiešām izrunāties, vai ne, jo dažreiz mēs mēdzam, šeit nevar laikam to vēstuli izlasīt nepareizi, bet vienalga, kā saka, ja pedagogam nav visa informācija, tad, protams, ka mēs mēdzam izdarīt secinājumus pēc tās pieredzes, kāda mums ir, vai pēc tās informācijas, kādu mēs tikai redzam. Un šeit redzams, ka zēnam ir garlaicīgi visdrīzāk kaut kādos brīžos, vai viņam ir nepieciešami vajadzība pēc papildus stimulācijas tajā brīdī, kad tiek runāts fonā, vai ne? Un viņš nespēja vienkārši sēdēt un klausīties, viņam vajag kaut ko darīt. Un tad varbūt vecāks var nākt un teikt, hei, kur mums ir fidžets, gadžets, krēslu lentes, mums mājās palīdz, viņš ļoti grib klausīties, bet viņš nespēja vienkārši zaldātiņā nosēdēt. Kā būtu, ja mēs pamēģinātu, ka viņš sēž un, nezinu, šūpina kājas krēslā, vai viņam ir fidžets un paskatīties, vai tas dara, vai ne? Un ja tur ir pieņemošs otrā galā cilvēks, tad visdrīzāk jums sanāks saprast un uzlabot šo sadarbošanos. Ir sevišķi, ja zēnam patīk tas pultiņš, vai ne? Jo tagad sanāktu, kad mēs viņu sodam par to, ka viņam ir UDHS un viņš nevar nosēdēt. Droši vien, ka runāt ar bērnu, ko viņš būtu gatavs un kā, jo viņš pat nebija sapratis, ka viņš traucē, vai ne? Tas nozīmē, ka skolotājs ar šo nav nokomunicējis līdz galam. Ne ar bērnu, viņš ir vienkārši centies, apsaucis un tad uzrakstījis to briesmīgo piezīmi. Bet tiešām no sākuma būt tam lielākam cilvēkam un iet un izrunāties ar otru cilvēku un parādīt, vai ne, kad šis nav par neaudzinātību, ka bērnam īstenībā ļoti interesē un iespējams viņš ir mazais Einsteins, vai ne, un būs varbūt, kas saka, tiešām, jo bērni, kuriem kaut kas patīk ar UDHS, viņi var kļūt par riktīgi labiem speciālistiem tajā jomā, tāpēc varbūt nevajag viņam uzreiz sadragāt attiecības tagad ar elektrību, tikai tāpēc, kad viens pedagogs pa ceļam šobrīd ir gadījies tāds neizprotošs, bet... Jā, man šķiet, šo mēs būsim arī nokomentējušas šo te jautājumu. Un otrs jautājums bija par dienasas organizēšanu bērnu dārzā. Un, protams, šiem te bērniem ir šī te paaugstinātā trauksme, un viņiem ir grūti iemigt. Tā patiešām tas ir. Un te arī ir jārunā tieši tāpat arī ar tiem pedagogiem, kas ar to bērnu notiek, kāpēc viņš neguļ. Jo visticamāk, protams, šīm te bērnu dārza audzinātājām ir daudz izdevīgāk un ērtāk, ka visi bērni guļ un dara to, ko viņiem liek, bet UDHS bērniņš prasa savādāku attieksmi. Un tā viņu arī, kā saka, ar varu jau arī gulēt nenoliks. Un, kā jūs arī pareizi rakstat, 2 stundas, ja pat ļauj viņam padzīvoties augšā, viņam nav ko darīt. Būtu labi, ja pedagogs varētu mēģināt atrast kaut kādu veidu, kas viņu mierina. Jūs paši varat dot kaut kādus ieteikumus, kas to bērnu mierina, kas viņu var mierināt, bet es ticu un pieļauju iespēju, ja tur ir tā trauksme pacēlusies, tur var arī nekas tajā brīdī nepalīdzēt, un viņš var arī nenomierināties, un viņš neaiziet gulēt.
Es domāju, ka šajā gadījumā jau nav arī runa tikai par trauksmi. Bērnam ar izteiktu hiperaktivitāti ir vienkārši grūti fiziski norimt, nevis dēļ trauksmes, bet dēļ tā, ka viņš ir hiperaktīvs. Viņa domas nespēja norimt, viņa ķermenis nespēja norimt. Un lielai daļai, un 5 gadu vecumā, patiesībā lielai daļai bērnu nemaz pusdienlaiks vairs nav nepieciešams. Un ļoti bieži arī par šo lasu diskusijas par to, kad spiest bērnu palikt 2 stundas gultā, tas īstenībā ir sots, tas ir gluži kā likt kaktā. Ne, tev ir jāpaliek 2 stundas gultā, un tu nedrīksti kustēties, bet jā, diemžēl mūsu bērndārzos šī sistēma ir. Ko jūs varat pieprasīt, man ir tā grūti teikt, tur ir tieši tāpat, kā man liekas, tajā iepriekšējā jautājumā jāiet un jāsaprot, cik tālu bērndārs ir gatavs nākt pretīm, jo noteikti jūsu bērns visdrīzāk nav nevienīgais šajā grupiņā, nevienīgais bērndārzā, un ja gribās, vai ne, tad noteikti var atrast variantus, kā šo realizēt, piemēram, piedāvāt bērndārzam, jo es saprotu, bērndārza audzinātājs šo laiku izmanto, lai veiktu savus administratīvos kaut kādus pienākumus vai pašas nedaudz atpūstos un tā. Bet varbūt, ka dežūr, kā saka, kārtībā var piedāvāt vai ne, izveidot kaut kādu tiešām tādu dežūru grupiņu, piemēram, tur, kur notiek mūzikālās nodarbības, vēl kaut ko, kur sapulcējās visi šie bērni no bērnu dārza, kuri neguļ vai ne, kuri sistemātiski neguļ. Un es nerunāju par tiem, kas kaut kad vienreiz nav aizmiguši, bet ja mēs redzam, ka bērns gadu neguļ, un viņš vienkārši dīdās pa gultu, un viņš nevar aizmigt, tad jā, varbūt mēs varam sapulcēt šos 5, 10, 17, nezinu, cik tur bērni kopā sanāk, cik liels ir tas bērndārs, un tad dežūr kārtībā vai neviena audzinātāja katru dienu viņš pieskata no bērndārza. Un tad, vienu dienu viena audzinātāja, otru, un tā viņas kaut kā izrotēs, nezinu, atkarībā droši vien arī no bērnu dārza, jo šis īstenībā jautājums ir pacēlies Latvijā. Es redzu arvien vairāk sociālajos mēdījos runājam par šo, ne tikai par UDHS bērniņiem, bet vispār par bērniem kā tādiem, ir sevišķi sagatavošanas grupiņā, jo 5 gadi vēl tā, bet ka 6-gadīgam spiež gulēt, tas patiešām, ja mēs skatāmies citās valstīs, vispār tādas prakses nav. 6 gados neviens bērns, viņiem jau tur sen ir sākusies skoliņa un viss ir kārtībā. Tā kā šeit noteikti atkal ir vienkārši jāsaprot, cik ļoti ir cik foršas attiecības mēs varam izveidot ar audzinātājām, vai tad ir jāiet varbūt pie vadības un jāmēģina saprast, kā šī problēma tiks risināta. Vēl viens variants, protams, tad, ja mēs saprotam, ka bērns ir aktīvs, viņam ir grūti norimt, var atkal piedāvāt, vai ne tieši tāpat kā iepriekšējā variantā, kaut kādas šīs sensorās mantas, ko viņš var paņemt līdzi. Dažreiz, piemēram, bērniem ir grūti iemigt, bet mājās viņi guļ ar sensoro segu, ir tās lielās zeķes, vai ir smaguma segas, vai vēl kaut kas tā kā nopresē to viņa ķermeni, un viņam ir vieglāk iemigt. Tā kā var skatīties šajā virzienā, tā kā gadžetu virzienā, vai ne, kur vecāks var izmēģināt, kas ir tas, piemēram, arī mājās. Visdrīzāk, ja bērns neguļ pusdienlaiku, es pieļauju, ka viņam arī vakarā ir grūti iemigt. Varbūt ir kaut kas jums jau mājās palīdz, ko jūs varat atkal ieteikt bērndārzam, vai ne? Varbūt tas ir baltais troksnis, varbūt jūs varat nodrošināt, ka viņam uzliek austiņas to pirmo pusstundu, piemēram, viņš var paklausīties balto troksni vai ajā žūžu, vai ne, un tad viņš iemieg un viņam austiņas noņem. Tas noteikti būs produktīvāk nekā audzinātāji katru dienu cīnīties ar to, lai viņš netraucē citiem bērniem gulēt. Un tas paliks arvien grūtāk un grūtāk. Ja tas jau ir 5 gadu vecumā, tad tas paliks noteikti grūtāk jau 6 gadu vecumā, un ja bērns vēl uzsāk vēlāk tās bērndārzs gaitas. Bet tur noteikti, tā kā Sigita teica, tur no sākuma jāsaprot, kāpēc šī iemikšana nenotiek, vai tas tiešām ir kaut kāds drošības jautājums dažreiz, vai ne, kas varbūt sacēlis kaut kādu trauksmi, vai šeit runa iet tīri par hiperaktivitāti, un šeit redzu, ka tas par to iepriekšējo mamma raksta, ka bērnam ir ļoti izteikti hiperkinētiski traucējumi, jā, tas un bāžas no tā, ka bērnu atskaitīs no grupiņas, tad, ja mēs iesim ar diagnozi, vai ne? Traki. Man ir žēl, ka šis jums kā vecākim ir jāpiedzīvo, un tas varbūt arī ir tas,
par ko mēs ar Sigitu runājam, ka dažreiz vecākam ir vajadzīga šī vieta, kur viņš šo var izrunāt, cik tas ir briesmīgi, ka tev ir bail sabiedrībā runāt par šo diagnozi, jo tādā veidā tu varbūt kaut kādā mērā bērnu izslēdz no kaut kādas grupas, vai tas ir interešu pulciņš, vai paziņojot skolā, esmu dzirdējis, ka šī informācija noplūst, un tad viņš kļūst par mobbingu upuri, tikai tāpēc, ka viņš dzird šo 4 burtu kombināciju, un īpaši izteiktas var būt tad, kad tie jau ir pusauģi, un ka nāk pusauģi, un viņi saka, es negribu, lai man ir UDHS, es gribu būt tāds tā kā visi pārējie bērni, es negribu, lai kāds skolā par šo uzzina. Tā kā tas noteikti vecākam nav vienkārši ar šo samierināties, vai ne? Tā kā mēs runājam par šo diagnozi, viens ir pieņemt pašam, un otrs ir pieņemt, kā tas ir, ka citi cilvēki nepieņem tavu bērnu tikai tāpēc, ka viņam ir šī diagnoze, un ka tu varbūt ierobežo viņa kaut kādu iekļaušanos un attīstību arī ārpus skolas, tikai tāpēc, ka šis viņam ir. No savas puses gribētu teikt, tāpēc mēs veidojam gan šo sarunu ciklu, gan katru atsevišķi, gan lampā ejam un runājam un mēģinam normalizēt UDHS, lai mēs saprastu, ka tā nav lepra, kas ir lipīga, vai ne, kas mūs var kaut kā inficēt vai padarīt sliktākus, ka UDHS nav slimība, tas ir veids, kā attīstās cilvēka smadzenes, viņš uztver un apstrādā informāciju nedaudz savādāk, bet būtībā tādā elektrības vai ar elektrību saistītā pulciņā tas pedagogs varētu visdrīzākais iegūt, ja viņš saredzētu šo bērnu, pamanītu, kā viņš viņu var izmantot, jo šie bērni spēj tādas lietas paveikt, viņiem ir šī out of the box domāšana, vai ne? Tikai es gribētu teikt, ka šajā gadījumā šis pedagogs ir zaudētājs ar to, ka viņam ir šī kastītes domāšana, un viņš nespēja izmantot šo resursu, kas viņam ir. Un vienu dienu jūsu dēls kļūs noteikti par labāku pedagogu vai labāku speciālistu, un tad cerams, ka viņš atcerēsies šo reizi, kad viņu izmeta varbūt no pulciņa, bet viņš kļuva par lielāku speciālistu. Tas, ko jūs varat kā vecāks darīt, spēcināt vai ne savu bērnu un teikt, nē, es zinu, ka tev padodās, un šis ir tikai viens sprungulis tavā ceļā, un ne visi cilvēki sapratīs, bet ka vecāks ir viņa pusē. Un tas ir ļoti svarīgi, ka vecāks ir viņa pusē, un tāpēc ir jābūt stipram vecākam, vai ne, jāstiprina sevi, jāspēcina sevi, lai mēs varam spēcināt bērnu, nevis padoties tam, ko mēs dzirdam par savu bērnu, un paši sakņu zem šīs nepieņemšanas nastas, bet izslieties, sasliet krūtis uz priekšu un ar lepnumu iet. Jo, ja mēs paskatāmies pasaulē, ir tik daudz, un es gribētu teikt, ka droši vien statistiski daudz vairāk cilvēku ar neirālās attīstības traucējumiem, kuri ir ievērojami pasaulē, kuri ir populāri, kuri ir bagāti, kuri ir izsitušies, kuri ir izveidojuši fantastiskas uzņēmēju darbības. Ir daudz vairāk cilvēku ar neirālās attīstības, mēs to saucam par traucējumiem, bet īstenībā tas ir savādāks veids, kā viņi redz pasauli, kā mēs neirotipiskie cilvēki, kuri sēžam savās kastītēs un nevaram saredzēt visas tās unikālās lietas, ko viņi māk. Tā kā meklējiet droši vien savos bērnos šo unikālo un palīdziet viņam to izcelt, un ja tā ir elektrība, meklējiet citu pedagogu, ja šis nenāk pakaļ, bet nenoslāpējiet šo bērnu vēlmi izzināt šos jautājumus. Tas tāds. Man liekas, ka noslēgumam tādi skaisti un spēcinoši vārdi no tevis, un domāju, ka mēs arī varam virzīties tādā pavisam tiešām arī šo te ļoti foršo satikšanos ar tevi, Dana. Paldies, un paldies ar vecākiem, ar ko mēs šodien šeit bijām kopā, un kas arī mūs klausīsies, un mēs varam tikai iedrošināt būt tiem spēcīgajiem, tiem, kuri tur uz tā pulsa, to roku virsū attiecībā uz visu, kas apkārt notiek, spēcināt sevi, stiprināt sevi un UDHS ieraudzīt kā iespēju, nevis kā traucējumu. Un nebaidieties meklēt palīdzību, mēs esam pieejamas. Dana ir kolosāls Instagram profils saprast UDHS, vai ne? Un, ja nepieciešama šī te izpēta, kas agri vai vēl vienmēr UDHS gadījumā plēlēm ir nepieciešama, es domāju, brīnišķīgs speciālists, kurš pieies jūsu bērniņam ar sirdi un dvēseli un apskatīs to visu
padziļināti un palīdzēs ar brīnišķīgu padomu un tādu sirds siltumu. Paldies, liels, Sigita, par komplimentus. Noteikti gribu arī uzsvērt, vai ne, to, ka Sigita ir sasniedzama dažādākos veidos. Man liekas, ka Sigita bija arī pašā sākumā norādījis savus kontaktus, jo, kā es minēju, mans tas lauciņš ir bērni, es psihoizglītoju vecākus, vai ne, un pastāstu varbūt viņiem, kur viņiem vajadzētu piestrādāt, bet kā to darīt, to es, diemžēl, vecākiem nemācu, un tāpēc man ir prieks, ka man šoreiz sanāca saruna ar Sigitu, kur savukārt ir tā kā, vai ne cimdiņš ar rociņu. Es strādāju bērniem, un Sigita savukārt daudz labprātāk darbojās ar vecākiem, spēcinot to viņa lomu, palīdzot uzzīmēt to kaut kādu to karti vai nekā stiprināt sevi, lai pēc tam savukārt stiprinātu bērnus. Līdz ar to, jā, abas šīs jomas, un kā es teicu arī sākumā, tā skābekļa maska ir sākumā jāuzliek sev. Un, cik es zinu, tad Sigita šobrīd sadarbībā ar Latvijas UDHS biedrību vada vecāku atbalsta grupas, cik es saprotu, tā ir jau tā kā noslēgusies, jums tur ir slēgta, ja, tā sadarbība. Tā kā grupa ir slēgta, vai katru reizi var pievienoties pa jaunam? Kuram ir interese un kurš izjūt nepieciešamību pēc šās grupas, jūs vienkārši meklējat manus kontaktus Instagram kontā vai arī Facebookā pēc vārda uzvārda Sigita Lielbriede. Un tur būs telefons, vienkārši rakstat. Grupas būs tālāk, viņas veidosies jaunas un tas neapstāsies tas process. Jā, es vienkārši gribēju saprast, vai šī grupa, kas šobrīd, jo es saprotu, ka tu arī šobrīd iet, viņi ir tā kā noslēgusies, vai ne? Tā, ka tur ir nenoslēgusies, bet ir jau tie cilvēki, kas tur ir, viņi tur ir. Netiek pieņemti katru reizi jauni cilvēki. Pagaidām nāk arī ir interese no malas pietiekami liela, un es domāju, ka drīzumā uzsāksies jauna grupa, tāpēc droši var pieteikties. Jā, tā kā noteikti vajag izmantot izmantojiet šo tiešām atbalsta grupu, jo man liekas, tas ir superīgs resurss, kā stiprināt sevi. Kaut kādā mērā tas noteikti ir arī lētāk, kā iet individuālo ceļu, ja šobrīd šī nav opcija, vai ne? Bet es gribētu teikt, ka ne tikai šī izdevīguma dēļ, bet tiešām paskatīties un saņemt to atziņu priekš sevīm, kad es neesmu viens pats. Šitas nenotiek tikai ar manīm. Tas nav tikai mans bērns, kas nes sarkans piezīmes mājās, vai ne? Un tā neesmu tikai es, kas uzsprākst uz savu bērnu triggeriem. Un tas ir baigi forši, kad ir tāda drošā vide, kur tu vari izrunāties, kur tu vari dzirdēt arī citus vecākus. Un tad kaut kādā mērā varbūt, tā kā tu teici, vai ne, ir lietas, ko nevar grupā izrunāt, ka tas gadījums varbūt ir tāds ļoti individuāls, ka pēc tam jau var griezties atkal individuāli un uzsākt varbūt grupas ceļu, bet beigās aiziet tādu individuālu ceļu, lai stiprinātu sevi kā vecāku. Tā, es ceru, ka uz kaut kādiem jautājumiem mēs atbildējām, jo mūsu, manuprāt, tas galvenais uzdevums šeit bija nedaudz normalizēt psiholoģiju un to, ko dara psihologs, un ieskicēt, kādos veidos psihologs vispār gadījumā ar UDHS var palīdzēt gan vecākam, gan bērnam, gan pieaugušiem. Arī ar UDHS šoreiz varbūt par tiem mazāk runājām, bet arī tajā gadījumā. Tā kā jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums, un paldies, ka skatāties šo ierakstu, un noteikti turpināt sekot līdzi biedrības kontam visos iespējamos mēdījos, kur ir, jo jauna informācija sekos, un jauni speciālisti arī tiks noteikti uzrunāti. Tā kā paldies, un tiekamies citās sarunās. Paldies, ka bija šodien kopā manīm. Atā, Dana. Atā.